Jēzus kristības attēlo glābšanu grēciniekiem. 1. Pētera 3:20, 22. Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīs šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti 8 dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Kā mēs kļūstam taisnīgi? Caur Dieva žēlastību. Mēs piedzimām uz šīs zemes, bet Dievs mūs jau pazina. Viņš zināja, ka visi cilvēki būs dzimuši grēcinieki, un izglāba visus ticīgos ar savām kristībām, kas paņēma visus pasaules grēkus. Viņš izglāba visus ticīgos un padarīja viņus visus par saviem ļaudīm. Tas viss ir Dieva žēlastības dēļ. Salmos ir teikts, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini? Izpirktie, kas ir glābti no visiem grēkiem, saņem viņa īpašo mīlestību. Tie ir viņa bērni. Kas mēs, kas ticam vienīgi ūdenim un garam, bijām, pirms kļuvām par Dieva bērniem, pirms kļuvām taisnīgi un pirms tikām glābti un drīkstējām saukt viņu par tēvu? Mēs bijām grēcinieki, vienkārši grēcinieki, kas piedzima, lai nodzīvotu šajā pasaulē 60, 70 gadu vai 70, 80 gadu, ja mums ir laba veselība. Kad mūsu grēki vēl nebija nomazgāti un kad mēs neticējām Jēzus kristību un asiņu evaņģēlijam, mēs bijām netaisnīgie, kuriem bija jāiet pazušanā. Apostolis Pāvils teica, ka tikai pateicoties viņa žēlastībai viņš bija, kas viņš bija. Tikai pateicoties viņa žēlastībai mēs esam tie, kas tagad esam. Mēs pateicamies viņam par viņa žēlastību. Radītājs nāca šajā pasaulē un izglāba mūs, padarot mūs par saviem bērniem, par saviem ļaudīm. Mēs viņam pateicamies par ūdens un gara glābšanas žēlastību. Kāpēc viņš atļauj mums būt saviem bērniem, taisnīgajiem? Vai tāpēc, ka uz mums ir patīkami skatīties? Vai tāpēc, ka mēs esam tā vērti? Vai varbūt tāpēc, ka mēs esam tik labi? Padomāsim par to un pateiksimies. Iemesls ir tāds, ka Dievs mūs radīja, lai mēs būtu viņa ļaudis un dzīvotu debesu valstībā ar viņu. Nav cita iemesla, kādēļ Dievs mūs svētīja ar mūžīgo dzīvi. Nav taisnība, ka viņš darīja mūs par saviem ļaudīm tādēļ, ka mēs izskatītos labāk, būtu cienīgāki vai dzīvotu šķīstāku dzīvi kā citas viņa radības. Vienīgais iemesls ir tas, ka viņš mūs mīl. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj 1. Pētera 3:21. Izglābās nedaudzas, proti 8 dvēseles cauri ūdenim 1. Pētera 3:20. Izglābās tikai daži, 1 no pilsētas un 2 no ģimenes. Vai mēs esam labāki par citiem? Nebūt nē. Mēs neesam nekas īpašs, bet visviens mēs esam glābti mūsu ticības ūdenim un garam dēļ. Mūsu glābšana ir brīnumu brīnums, un tā ir bezmaksas dāvana un Dieva svētība, ka mēs varam viņu saukt par mūsu tēvu, mūsu kungu. Mēs nekad to nevaram noliegt. Kā gan mēs varētu viņu saukt par mūsu tēvu vai mūsu kungu, ja mēs vēl joprojām būtu grēcinieki? Kad mēs domājam par to, ka esam glābti, mēs zinām, ka Dievs mūs mīl. Vai mēs varam viņam nepateikties? Mēs būtu piedzimuši un nomiruši bez jebkādas jēgas un galu galā nonāktu ellē, ja nebūtu viņa mīlestības, viņa svētības. Mēs atkal un atkal pateicamies Dievam par viņa svētībām un mīlestību, ka viņš darīs mūs par saviem bērniem un cienīgiem savās acīs. Dārgā glābšana, kas mums sniegta caur Jēzus kristībām. Kādēļ cilvēki Noas laikā gāja bojā? Tādēļ, ka viņi neticēja ūdenim, Jēzus kristībām. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. 1. Pētera vēstulē rakstīts, ka tikai 8 dvēseles izglābās cauri ūdenim. Cik daudz cilvēku bija Noas laikos? Mēs to nekā nevaram uzzināt, tomēr pieņemsim, ka viņi bija apmēram 1 miljons. No 1 miljona tika izglābti tikai 8 cilvēki Noas ģimenē.
Mūsdienās attiecība būtu apmēram tāda pat. Saka, ka pašlaik uz pasaules ir vairāk nekā 5 miljardi cilvēku. Cik daudziem no tiem, kas šodien tic Jēzum, nomazgāti viņu grēki? Ja mēs aplūkotu tikai vienu pilsētu, viņu būtu ļoti maz. Cik izpirkto ir pilsētā, kurā ir apmēram 250,000 iedzīvotāju? Varbūt 200? Kāda tad ir attiecība? Tas nozīmētu, ka mazāk kā 1 no 1000 ir saņēmis izpirkuma svētību. Ir aprēķināts, ka Korejā ir apmēram 12 miljoni kristiešu, ieskaitot katoļus. Cik no tiem ir atzimuši ūdenī un garā? Mums jāatceras, ka Noas laikos tika izglābti tikai 8 cilvēki no visiem zemes iedzīvotājiem. Mums jāzina un jātic, ka Jēzus nomazgāja visus ticīgo grēkus ar savām kristībām, kurās viņš paņēma visus grēkus. Nav daudz to, kas tic, ka Jēzus mūs visus izpirka ar savām kristībām un savām asinīm pie krusta. Aplūkojiet slaveno gleznu Jēzus augšām celšana. Cik augšām celto tur attēlots? Var redzēt, ka viņi nāk no Jeruzalemes cietokšņa pie Jēzus, kurš plati atvēris savas rokas. Cik daudz teologu ir starp viņiem? Mūsdienu pasaulē teologu netrūkst, tomēr retais zina un tic izpirkuma kristībām. Daži teologi saka, ka Jēzus kristījās tādēļ, ka bija pazemīgs, un citi saka, ka viņš kristījās, lai kļūtu līdzīgāks citiem cilvēkiem. Bet Bībelē ir rakstīts, ka visi apustuļi, ieskaitot Pēteri un Jāni, liecināja par to, ka visi mūsu grēki tika nodoti Jēzum viņa kristībās, un arī mēs tam ticam. Apustuļi rakstos liecina, ka mūsu grēki tika nodoti Jēzum viņa kristībās. Tā ir tik pārsteidzoša liecība par Dieva žēlastību, ka mēs varam tikt glābti, vienkārši tai ticot. Izpirkuma kristībās nav varbūt. Kas saņem Dieva neizmērojamo mīlestību? Tas, kurš tic Jēzus kristībām un viņa asinīm. Mēs mēdzam domāt, ka mēs tiksim glābti, vienkārši ticot Jēzum. Visas konfesijas savos uzskatos ir pārliecinātas par glābšanu, un daudziem šķiet, ka Jēzus kristības vienkārši ir kārtējais uzskats. Tomēr tas tā nav. Starp grāmatu tūkstošiem, kurus es esmu izlasījis, es neesmu atradis nevienu grāmatu par glābšanu, kas norādītu saistību starp izpirkumu Jēzus kristībās un asinīs un glābšanu. Noas laikā izglābās tikai 8. Es nezinu, cik daudz izglābsies tagad, bet iespējams nepārāk daudzi. Tie, kas tiks izglābti, ir tie, kas tic Jēzus kristībām un asinīm. Apmeklējot dažādas baznīcas, es atkal un atkal pārliecinos, ka tikai dažas sludina Jēzus kristību evaņģēliju, patiesības evaņģēliju. Ja mēs neticam Jēzus kristību un asiņu izpirkumam, mēs vēl joprojām esam grēcinieki. Nav svarīgi, cik cītīgi mēs apmeklējam baznīcu. Mēs varam uzticīgi iet baznīcā visu savu mūžu. Bet ja mūsu sirdīs vēl joprojām ir grēks, mēs visviens esam grēcinieki. Ja mēs 50 gadus esam gājuši baznīcā, bet mūsu sirdī vēl joprojām ir grēks, tad šo 50 gadu ticība ir nepatiesa. Daudz labāk ir iegūt tikai 1 dienu patiesas ticības. No tiem, kas tic Jēzum, debesu valstībā tiks tikai tie, kas pareizi tic Jēzus kristību nozīmei un viņa asinīm. Patiesa ticība ir ticība tam, ka Dieva dēls nāca pasaulē un kristījās, lai paņemtu visus cilvēces grēkus. Šāda ticība ved uz debesu valstību. Mums arī jātic, ka Jēzus nosiņoja pie krusta par tevi un mani. Mums tas jāzina, lai viņam pateiktos. Kas mēs esam? Mēs esam cilvēka dēli, kurus viņš izglāba ar savām kristībām un asinīm. Kā mēs varētu nepateikties viņam? Jēzus 30 gadu vecumā kristījās Jordānā, lai glābtu mūs. Tā viņš paņēma visus mūsu grēkus un saņēma par mums sodu pie krusta. Kad mēs par to domājam, mums atliek vienīgi pazemīgi viņam pateikties. Mums jāzina, ka viss, ko Jēzus darīja šajā pasaulē, bija mūsu glābšanai. Vispirms viņš nāca šajā pasaulē. Viņš kristījās, tika sists krustā, augšām cēlās pēc 3 dienām un tagad sēž pie Dieva labās rokas. Dieva izpirkums ir visiem un ikvienam no mums bez izņēmuma. Jēzus glābšana ir tev un man.
Mēs slavējam Dievu par viņa mīlestību un viņa svētībām. Mēs zinām kādu dziesmu, kas skan šādi. Ir kāds brīnišķīgs stāsts. Starp tik daudziem cilvēkiem šajā pasaulē es esmu tas, kuram ir viņa mīlestība un glābšana. Ak, cik pārsteidzoša ir viņa mīlestība! Viņa mīlestība pret mani, viņa mīlestība pret mani. Tas ir brīnišķīgs stāsts. Starp tik daudziem cilvēkiem šajā pasaulē mēs esam tie, kas ir glābti, kas kļuvuši par viņa ļaudīm. Mēs terpjamies viņa mīlestībā. Ak, Dieva mīlestība, ak, Dieva žēlastība! Ak, cik pārsteidzoša ir viņa mīlestība! Viņa mīlestība pret mani. Jēzus nāca šajā pasaulē, lai glābtu tevi un mani, un viņa kristība izpirkums arī ir paredzēts man un tev. Evaņģēlijs nav vienkārša pasaciņa, tā ir patiesība, kas mūs no mūsu nožēlojamās dzīves ieved brīnišķīgajā Dieva valstībā. Ticība ir attiecības starp Dievu un tevi. Viņš nāca šajā pasaulē, lai glābtu mūs. Viņš kristījās un saņēma sodu pie krusta, lai nomazgātu mūsu grēkus. Kāda tā ir svētība, ka ticīgie var saukt Dievu par savu tēvu? Kā mēs varam ticēt Jēzum kā mūsu glābējam un glābties no grēka ar savu ticību? Tas viss ir iespējams viņa neizmērojamās mīlestības dēļ. Mēs esam glābti, jo viņš mīlējis mūs pirmais. Jēzus vienreiz un par visām reizēm nomazgāja visus mūsu grēkus. Vai mūsu glābšana ir pabeigta vai tā turpinās? Tā ir pabeigta. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam 1 Pētera 3:18. Jēzus Kristus kristījās mūsu izpirkumam un vienreiz nomira pie krusta, lai izglābtu tevi un mani netaisnos. Lai novērstu nepieciešamību mums stāties Dieva tiesas priekšā, viņš vienreiz nomira uz šīs zemes. Lai mēs varētu dzīvot debesu valstībā Dieva priekšā, viņš nāca uz šo pasauli miesā un pilnībā nomazgāja mūsu grēkus ar savām kristībām, savu nāvi pie krusta un savu augšām celšanos. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus izglāba mūs pilnībā ar savām kristībām un asinīm? Ja tu netici viņa kristību un asiņu evaņģēlijam, tu nevari tikt glābts. Mēs esam tik vāji, tādēļ nevaram piedzimt no jauna, ja vien neticam, ka Jēzus reiz pilnībā nomazgāja visus mūsu grēkus ar savām kristībām un asinīm. Viņš kristījās, lai paņemtu visus mūsu grēkus, un tika sodīts pie krusta par mums visiem vienreiz un uz visiem laikiem. Jēzus nomazgāja visus grēcinieku grēkus vienreiz un uz visiem laikiem ar savu kristību un asiņu izpirkumu. Mēs, cilvēki, nespētu saņemt izpirkumu, ja mums būtu jānožēlo grēki katreiz, kad mēs grēkojam, visu laiku būtu jābūt labiem un laipniem un arī jāziedo baznīcai daudzas lietas. Tādēļ ticība Jēzus kristībām un asinīm pie krusta ir absolūti nepieciešama glābšanai. Mums jātic ūdenim un asinīm. Mēs nevaram vienkārši darīt labus darbus, lai piedzimtu no jauna. Nebūtu nekādas jēgas nopirkt labus uzvalkus nabagajiem vai pasniegt garšīgus ēdienus mācītājiem. Jēzus glābi vienīgi tos, kas tic viņa kristībām un viņa asinīm. Ja mēs ticam, ka Dievs mūs reiz un par visām reizēm izglāba caur Jēzu ar viņa kristībām un viņa asinīm, mēs tiksim glābti. Dažiem šķiet, ka neskatoties uz to, ka Dievs tā ir teicis Bībelē, viņiem tas tomēr jāapdomā. Tas ir viņu pašu ziņā. Bet mums jātic viņa vārdam tā, kā tur ir rakstīts. Ebrejiem 10:10 ir teikts, ka viņš uzreiz izglāba mūs visus. Patiešām, Dievs uzreiz izglāba visus tos, kas ticēja Jēzus kristībām un asinīm. Arī mums tā jātic. Viņš nomira vienreiz, izglāba mūs visus uzreiz. Ak, brāļi, ticiet un saņemiet izpirkumu. Nolieciet savas nastas zem Jēzus kristībām. Jēzus izglāba mūs no visas netaisnības un grēkiem vienreiz un par visiem, vienreiz kristoties un vienreiz nosiņojot. Taisnais par netaisniem 1. Pētera 3:18. Jēzus ir bezgrēcīgs Dievs, kurš nekad nav grēkojis. Viņš nāca pie mums miesā, lai glābtu cilvēkus no viņu grēkiem. Viņš kristījās un paņēma visus netaisno grēkus. Viņš izglāba mūs no grēka un netaisnības.
Visi cilvēku grēki no viņu dzimšanas līdz pat nāvei tika nodoti Jēzum, kad viņš kristījās, un visi tika glābti no soda, kad viņš nosiņoja un nomira pie krusta. Viņš kristījās grēcinieku labad un mira grēcinieku labad. Tas ir viņa kristību izpirkums. Jēzus izglāba ikvienu no mums, grēciniekiem, vienreiz un par visiem. Cik vāji mēs esam! Jēzus izpirka visus mūsu grēkus no mūsu dzimšanas līdz pat mūsu nāvei un upurēja sevi pie krusta. Mums, kas tic Kristum, jātic, ka viņš mūs izglāba vienreiz un uz visiem laikiem ar savām kristībām un asinīm. Mēs esam vāji, bet Jēzus tāds nav. Mēs neesam uzticīgi, bet Jēzus tāds ir. Dievs izglāba mūs vienreiz un uz visiem laikiem. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, Jāņa 3:16. Dievs mums deva savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš lika savam dēlam kristīties, lai viņš uzņemtos visus pasaules grēkus un varētu saņemt sodu par visiem cilvēkiem. Kāda apbrīnojama glābšana! Kāda pārsteidzoša mīlestība! Mēs pateicamies Dievam par viņa mīlestību un glābšanu. Dievs glābi tos, kas tic Jēzus ūdenim un asinīm, Jēzus kristībām un tam, ka Jēzus ir Dieva dēls, tātad tie, kas tic Jēzum, var tikt glābti un saņemt mūžīgo dzīvi kā taisnīgie, ticot Jēzus kristību un asiņu patiesībai. Mums visiem tai jātic. Kas mūs izglāba? Vai to paveica Dievs vai kāda no viņa radībām? Jēzus, būdams Dievs, mūs izglāba. Mēs tikām glābti, jo ticējām Dieva izpirkumam, un šī ir izpirkuma glābšana. Jēzus ir glābšanas kungs. Ko nozīmē Kristus? Priesteris, ķēniņš un pravietis. Jēzus Kristus ir Dievs. Jēzus nozīmē glābējs, un Kristus nozīmē svaidītais. Samuēls iesvaidīja Saulu vecajā derībā, ķēniņi tika iesvaidīti, priesteri tika iesvaidīti, un arī pravietim vajadzēja saņemt svaidījumu, lai sāktu savu kalpošanu. Jēzus nāca šajā pasaulē un tika iesvaidīts 3 pienākumiem – priestera, ķēniņa un pravieša. Kā debesu priesteris viņš kristījās, lai uzņemtos uz sevis, nevis uz visas radības, cilvēka grēkus. Paklausot sava tēva gribai, viņš pienesa sevi kā grēku upuri tēvam. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jēzus izglāba tos, kas tic viņam, paņemot visus mūsu grēkus ar savām kristībām un mirstot pie krusta. Jo miesas dvēsele mīt asinīs 3. Mūzus 17:11. Pēc savām kristībām Jēzus noasiņoja pie krusta, tā pienesot savu dzīvību Dievam kā samaksu par mūsu grēkiem, lai mēs, ticīgie, varētu tikt glābti. Viņš augšām cēlās 3 dienas pēc savas nāves pie krusta, un viņš sludināja evaņģēliju tiem gariem, kas bija ieslodzīti cietumā. Tie, kas vēl nav izpirkti, ir kā garīgi cietumnieki grēka cietumā, un Jēzus viņiem sludina patiesības evaņģēliju, ūdens un asiņu evaņģēliju. Dievs mums devis ūdens un gara evaņģēliju, lai glābtu mūs. Katrs, kas tam tic, ir piedzimis no jauna. Jēzus kristības un asinis glābi grēciniekus. Kā mēs varam iegūt labu sirdsapziņu Dieva priekšā? Ticot Jēzus kristībām un asinīm. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, un par to liecināts arī 1. Pētera 3:21. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Jēzus kristību ūdens ir absolūti nepieciešams grēcinieku glābšanai. Jēzus nomazgāja visu grēcinieku grēkus, uzņemoties tos uz sevis ar savām kristībām. Vai tu tici Jēzus kristībām? Vai tu tici, ka ar Jēzus kristībām mūsu sirdis ir nomazgātas tīras no jebkāda grēka? Mūsu sirdis ir nomazgātas tīras no visiem grēkiem, bet mūsu miesa joprojām grēko. Tas, ka kāds ir izpirkts, nenozīmē, ka viņš vairs negrēkos. Mēs grēkojam, bet mūsu sirdis paliek tīras no grēka, jo mēs ticam viņa kristībām.
Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos 1. Pētera 3:21. Tā kā Jēzus nomazgāja manus grēkus un Dievs saņēma sodu par mani, es nevaru viņam neticēt. Zinot, ka Jēzus, būdams Dievs, izglāba mani ar savām kristībām un asinīm, es nevaru viņam neticēt. Mēs esam izglābti Dieva priekšā un mūsu sirdsapziņa tagad ir tīra. Mēs nevaram Dievam teikt ne to, ka Jēzus pilnībā nenomazgāja mūsu grēkus, ne to, ka Dievs mūs nemīl. Mūsu sirdsapziņa ir ļoti jutīga un vienmēr mums ziņo, ja mēs darām nepareizi. Ja mūsu sirdsapziņa mūs tikai mazliet traucē, mēs nevaram būt pilnīgi brīvi no grēka, neticot Jēzus kristībām. Tikai tā mēs varam iegūt labu sirdsapziņu. Ja mūsu sirdsapziņa mums neliek mieru, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Jēzus kristību ūdens nomazgā visus grēka netīrumus. Jēzus ar savām kristībām paņēma visus mūsu grēkus un nomazgāja mūs tīrus. Ja mēs tam patiešām ticam, tad arī mūsu sirdsapziņu var pilnībā nomazgāt. Kā mēs varam nomazgāt savu sirdsapziņu? Ticot Jēzus kristībām un asinīm. Ikvienam no dzimšanas ir ļauna un netīra sirdsapziņa. Bet ja mēs ticam, ka visi mūsu grēki tika nodoti Jēzum, mēs varam nomazgāt šo traipu. Tā ir atzimušā ticība. Tas nav kas tāds, ko tu apzināti atzīsti. Vai tava sirdsapziņa ir tīra? Vai tā ir tīra tādēļ, ka tu esi dzīvojis labu dzīvi, vai tādēļ, ka visi tavi grēki tika nodoti Jēzum un tu viņam tici? Tikai ticot iespējams iegūt tīru sirdsapziņu. Ir vārdi ar dzīvību un vārdi bez dzīvības. Kā var notīrīt visu cilvēku sirdsapziņu? Vienīgais veids, kā mēs varam būt taisnīgi un ar tīru sirdsapziņu, ir ticēt pilnīgam izpirkumam caur Jēzu. Kad mēs esam kļuvuši svēti ticībā viņa kristībām, tas nenozīmē miesas netīrumu nomazgāšanu, bet gan atbildi par tīru sirdsapziņu Dieva priekšā. Tādēļ viņš nāca un kristījās un mira pie krusta, un tagad sēž pie Dieva labās rokas. Kad pienāks laiks, viņš atkal nāks šajā pasaulē. Arī Kristus tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida, Ebrejiem 9:28. Mēs ticam, ka viņš nāks, lai paņemtu mūs, tos, kas dedzīgi gaida viņu, tos, kas tic viņa kristībām un asinīm. Praktisks ticības eksperiments. Vai mēs varam tikt glābti bez Jēzus kristībām? Nekad. Mēs negaidīti veicām nelielu, praktisku ticības eksperimentu mūsu baznīcā Teģonā. Mācītājs Parks no Teģonas baznīcas teica kādam pārim, ka pasaulē nav grēka, tomēr viņam neizdevās atklāt Jēzus kristību nozīmi. Vīrs mēdza gulēt dievkalpojumos, kad apmeklēja citas baznīcas, jo visi mācītāji sludināja evaņģēliju, neņemot vērā izpirkumu caur Jēzus kristībām, tādēļ viņam katru dienu vajadzēja nožēlot grēkus. Bet šeit mūsu Teģonas baznīcā viņš klausījās svētrunu plati atvērtām acīm, jo šeit viņam teica, ka visi viņa grēki nodoti Jēzum. Šī iemesla dēļ viņa sievai nebija grūti atvest viņu sev līdzi uz baznīcu. Kādu dienu viņš sēdēja baznīcā un dzirdēja romiešiem 8:1. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tad viņš uzreiz nodomāja, ka kāds tic Jēzum, tad tas ir bez grēka. Tā kā es ticu Jēzum, arī es esmu bez grēka. Tā nu viņš piezvanīja savam sievas brālim un daudziem saviem radiem un jautāja, vai tavā sirdī ir grēks? Tad tava ticība nav pareiza. Šeit mācītājs Parks apjuka. Vīrs nezināja par Jēzus kristībām, bet visiem apgalvoja, ka tagad viņš ir bez grēka. Tad pārim sākās problēmas. Sieva agrāk bija ticīgāka, bet viņas sirdī vēl joprojām bija grēks, savukārt viņas vīrs apgalvoja, ka viņš ir bez grēka. Vīrs tikai dažas reizes bija aizgājis uz baznīcu, bet viņš jau bija bez grēka. Sieva bija pārliecināta, ka viņu abu sirdīs vēl joprojām ir grēks. Viņi sāka par to strīdēties. Vīrs uzstāja, ka viņš ir bez grēka, jo tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un sieva apgalvoja, ka viņas sirdī vēl joprojām ir grēks.
Tad kādu dienu sieva nolēma aiziet un apjautāties mācītājam, ko viņš domāja, kad teica, ka visi grēki ir nodoti Jēzum. Un tā kādu dienu pēc vakara dievkalpojuma viņa aizsūtīja savu vīru mājās un uzdeva mācītājam parkam jautājumu. Viņa teica: Es zinu, ka jūs vēlaties mums ko pateikt, bet es esmu pārliecināta, ka tur ir izlaists kas ļoti svarīgs. Lūdzu, pastāstiet man to. Un mācītājs Parks viņai pastāstīja par atzimšanu ūdenī un garā. Tad viņa uzreiz saprata, kādēļ Romiešiem 8:1 ir teikts: Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Viņa noticēja un tika glābta. Viņa beidzot saprata, ka visi mūsu grēki tika nodoti Jēzum viņa kristībās, lai tie, kas tic Jēzum, netiktu tiesāti. Viņa sāka saprast rakstīto vārdu. Viņa beidzot saprata, ka izpirkuma atslēga bija Jēzus kristības un ka mēs varam kļūt taisnīgi ar kristību izpirkumu. Vīrs nebija aizgājis mājās, bet gan gaidīja viņu ārā. Viņš jautāja: Vai tu tagad esi glābta? Tad viņš klausījās tajā, ko mācītājs bija teicis viņa sievai, un pats apjuka. Viņš nekad iepriekš nebija dzirdējis par Jēzus kristību evaņģēliju. Viņš bija pārliecināts, ka viņa sirdī vairs nav grēka pat bez Jēzus kristībām. Tādēļ mājās viņi atkal strīdējās. Šoreiz pozīcijas bija pretējas. Tagad sieva taujāja savam vīram, vai viņa sirdī vēl joprojām ir grēks. Viņa jautāja viņam, kā viņš var būt bez grēka, ja netic Jēzus kristībām. Viņa mudināja viņu uzmanīgi ieskatīties savā sirdsapziņā. Aplūkojot savu sirdsapziņu, viņš saprata, ka viņa sirdī vēl joprojām ir grēks. Tādēļ viņš gāja pie mācītāja Parka un atzinās, ka viņa sirdī vēl joprojām ir grēks. Un viņš jautāja, vai rokas uz grēkāža galvas uzlika pirms vai pēc nokaušanas. Viņš nekad nebija dzirdējis ūdens un gara evaņģēliju, tādēļ bija ļoti apjucis. Tāda bija šī garīgā eksperimenta jēga. Jēzum bija jākristās, lai viņš uzņemtos uz sevis visus pasaules grēkus. Tikai tad viņš varēja mirt pie krusta, jo grēka alga ir nāve. Vai rokas uz grēkāža galvas uzlika pirms vai pēc nokaušanas? Viņš tā jautāja, jo neizprata roku uzlikšanu un Jēzus kristības. Tādēļ mācītājs Parks viņam izskaidroja Jēzus kristību izpirkumu. Todien vīrs pirmo reizi dzirdēja ūdens un gara evaņģēliju un tika glābts. Viņš tikai vienreiz dzirdēja evaņģēliju un tika atbrīvots. Tas bija eksperiments par Jēzus kristību atmešanu. Mēs varam teikt, ka mēs esam bez grēka, tomēr bez Jēzus kristībām mūsu sirdīs noteikti vēl joprojām ir grēks. Cilvēki parasti saka, ka Jēzus nomazgāja visus grēkus, mirstot pie krusta, bet vienīgi tie, kas tic Jēzus kristībām un asinīm, var teikt, ka viņi ir bez grēka Dieva priekšā. Mācītājs Parks ar šo pāri pierādīja, ka mēs nevaram pilnībā saņemt izpirkumu par saviem grēkiem bez izpirkuma ticībā Jēzus kristībām. Glābšanas attēls – Jēzus kristības. Kas attēlo glābšanu? Jēzus kristības. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Jēzus nāca šajā pasaulē, lai nomazgātu visus pasaules grēkus, lai padarītu mūsu sirdsapziņu baltāku par sniegu. Mēs esam tīri no saviem grēkiem, jo Jēzus tos uzņēmās uz sevis ar savām kristībām. Viņš izglāba mūs ar savām kristībām un asinīm. Tādēļ visām radībām jāzemojas viņa priekšā. Mēs esam glābti ticībā Jēzum. Mēs kļūstam Dieva bērni un ejam uz debesīm ticībā Jēzum. Mēs kļūstam taisnīgi ticībā Jēzum. Mēs esam ķēniņa priesteri. Mēs varam saukt Dievu par savu tēvu. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs esam ķēniņi. Vai tu patiesi tici, ka Dievs izglāba tos, kas tic ūdens un gara izpirkumam? Mūsu izpirkums nekad nevar būt pilnīgs bez Jēzus kristībām. Patiesā ticība, kuru atzīst Dievs un Jēzus, nozīmē ticēt evaņģēlijam, ka Jēzus mūs izglāba ar savām kristībām, savu krustu un garu. Tā ir vienīgā patiesā ticība. Mūsu grēki tika nomazgāti, kad Jēzus paņēma tos ar savām kristībām, un visi mūsu grēki tika izpirkti, kad viņš nosiņoja pie krusta. Kristus Jēzus mūs izglāba ar ūdeni un garu. Jā,
Mēs ticam,